Ja jūsu dzimšanas datos saskaitot dienu, mēnesi un gadu kopsumā līdz viencipara ciparam, sanāk cipars 6. Tas nozīmē, ka jūs esat cilvēki, kuriem ir ļoti svarīgas attiecības, svarīga mīlestība un svarīgi vienmēr, tātad uzsākot attiecības, jūs iesiet ar mērķi, kad jums būs laulības un jums būs bērni. Un savādāk jūs nemaz neiet vispār uz šīm attiecībām, tad tikai uz tādu rezultātu. Tas ir, šāds te mērķis ir faktiski sešniekiem. Bet ārēji sešnieki var likties vēsi, atturīgi, nepieejami. Sešniekiem ir ļoti augstas prasības. Tad, ja tas ir vīrietis sešnieks, tad viņš prasīs no sievietes, lai viņai būtu tur viss nagi, sejas, make-ups, frizūra, figūra, lai viss ir skaisti, lai viss ir tāds perfekts, lai ir ideāls, un arī pašas sievietes sešnieces, viņas arī tieksies pēc kaut kāda sevis iedomāta ideāla. Un, principā, ja nav šis ideāls, tad sieviete visu laiku sevi tādā veidā tad grauž un dzīvo tādā mazvērtības kompleksā, un šādā veidā tas attiecības, ja neveidojas arī ģimenē ar partneri harmoniskas. Un tie, kam ir sešnieks, sanāk kopsumā. Tie ir cilvēki, kuri vispārēji tad tiecas nevis tikai uz vienām attiecībām, laulībām, bet viņu dzīvē pārsvarā ir vairāk šīs te attiecības. Tiesa gan, ja ir ļoti negatīva pieredze, viņi tiecas pārtraukt vispār attiecības. Bet neskatoties uz to, ka ir bijusi šī te pieredze negatīva, tā ir tikai pieredze, un jums ir jāiet un jāveido ikreiz tātad šīs te attiecības, lai viņas būtu ilgstošas, nevis pārtrauktas, un jūs pārkāptu, teiksim, arī šīs te otra cilvēka robežas, jo sešniekiem ir arī tāda vēlme ar otru manipulēt, vēlme viņu kaut kādā mērā tādā veidā spēlēties, tad pakļaut ar emocijām spēlēties. Un tie ir arī cilvēki, kas ļoti labi jūt tātad otras cilvēka emocijas. Un tad pašā laikā, ja viņi ir pozitīvā enerģijā dzīvo, tad viņiem patīk šis te skaistums, šīs te ērtības, lai māja būtu skaisti iekārtota, arī lai būtu viss kā bildītē. Tā kā pieņemiet otru cilvēku, iespējams samaziniet savas prasības, jo jūs nevarat prasīt no otra cilvēka neiespējamo, un veidojiet harmoniskas attiecības, vienojoties par to, kas ir svarīgi vienam un kas ir svarīgi otram. Bet, ja jūs gribat zināt vairāk par sevi, jūs varat pieteikties pie manis uz Focus grupu.